Tagad es jums pastāstīšu, kā vienkārši var iepirkties pēc reģistrācijas interneta veikalā Greenway. Ja? Un tagad tātad uz e-mailu ir atnācis lietotāja numurs parole. Mēs ar viņu ieejam ofisā, jeb kabinetā, kā tas smuki tā skan, jā. Bet, tas ir kā parastais internet veikals, tikai vēl vienu features pēc tam parādīšu, jā. Un ir interneta veikals, kur ir kur visi Viberi, kur visas preces attaisīsim, jā. Un Viberi mājai, skaistumam, veselībai, uztura bagātinātāji, aksesuāri un principā kur var visu skatīties, cik sirds kāro, visus aprakstus un tā. Tā, man interesē uzreizes tas, kas ir tagad, jā, zaļās piekdienas piedāvājumos eju. To, ko es gribu pasūtīt tieši no zaļās piekdienas piedāvājumiem, kas tagad ir aktuāls. Tā, kur tas bija? Tā. Kur, jā, ir šitie šķiedvēlu kompleksi, žāvētās melnās plūsmas un ingvers man ir, un es esmu viņu tīri labi ēdusi. Tā, viņiem ir kaut kur laikam tagad 20% atlaides, un es domāju, ka tas ir tīri labi. Bumbieri un ingveru es gribētu. Un iemetīšu pie reizes, būs man ilgam laikam šķiedvielu komplekss, mandeles un rozmarīns. Rozmarīns man vispār negaršo, nelikšu es viņu. Man rozmarīns negaršo, bet es gribēju, tā, kur ir manas, kur ir fulīns kābes? Viņas ir pazudušas, kur ir fulīns kābes. Tā. Viņām tagad arī jāpirktu pie, teiksim, izplatītāja, jā, pie manis kāds griestos, jā, ir klienta cena, tā ir 25 eiro, jā, šeit jau ir mana cena, ja jūs paši pie sevis veikalā iepērkaties 20 eiro un 80 centi, es domāju, tā atšķirība tomēr ir jūtama, vai ne? Tā, piegāde vēl. Tā, tos es divus esmu iesviedusi, jā, kur man viņi ir grozā jau. Un tagad es jums parādīšu vienu pīčiņu, jā, manā ofisā. Man kopumā sanāk 27,20 eiro. Un ieiešu manā ofisā. Kur man ir iekšējais konts. Es te jau, protams, visu laiku tērēju, jā, iekšējā kontā man ir 5,60 un dāvanu kontā man ir 18,50. Es nepaskatījos, kas tur man darās ar tām, ko es pērku precītes, vai viņas man būs dāvanā vai nebūs, jā, bet no iekšējā konta es redzu, ka es varu samaksāt 5,60, jā, norēķinoties. Un tas, principā, krājas no maniem pirkumiem, jā, es neteiktu, ka man ir daudz, kas pagaidām pērk pie manis, jā, bet, tas krājas no maniem vēl pirkumiem. Tas, ka es tā jau iekonomētu tādos 20% nepērkot pie kaut kā cita, plus vēl man iekšējā kontā kaut kas krājas. Tā kā. Man sanāk tā, ka es vēl arī mammai kaut ko pērku, un līdz ar to tur ir tā. Tā vienkārši spiežam veikt pasūtījumu, un tā dāvanas man viņš nepiedāvā, tātad dāvanās nekā nebūs, jā, tā turpināt, es piekrītu visam šitam, kas tur bija. Te ir izvēle. Izvēle ir tāda, ka no sākuma mums pašiem būs jāievada, jā, bet, labāk tur parunāt pirms tam ir. Ir Greenway Markets Rīgā, Merķeļa ielā,
jā, kas ir rīdznieki vai uz Rīgu braukā, viņi paši var izņemt tur uz vietas, un tad vēl ir DPD piegāde, bet tā ir no Čehijas. Tā maksās, ja nebūs 50-60 eiro iztērēti. Nē, eiro, tur 50-60 PV, tātad 110-120 eiro, ja nebūs iztērēti, būs 5 eiro ar kapēkām piegāda. Ja pa Latviju no Rīgas sūtīt, paši ziniet, kādas ir izmaksas, jā, Omnio tas ir 309, ja mazā paciņa, kā man patreiz mazā paciņa sanāk, ja ar DPD kurjeru, tad tur sanāk 2,20, man liekas, tur piedāvā DPD. Un rekur redzams, ka man ir divas preces, 27,20. Es izvēlos no Rīgas, jā, pirmkārt lētāk. Tā, tad mēs spiežam turpināt. Un šita laikam vajadzēja parādīties tam, ka varbūt kaut kur vajadzēja tām dāvanām parādīties, bet laikam man viņu nav. Jā, tā, veikt pasūtījumu, jā, es piekrītu, ka saņemšanas vieta ir Greenways Markets Rīgā, kā es pati sev pasūtu. Tā, un veicam pasūtījumu, un apmaksā, redziet, ir apmaksāt no iekšējā konta, es varu daļu apmaksāt no iekšējā konta, viņš man 5,60 ļauj. Un pārējo tad es varu apmaksāt no vai ar PayPalu. PayPalā tur atkal būs komisijas, labāk nē. Labāk tad ņemt šito te daļu apmaksājumu no turienes un daļu varam no šeienes. Es tos 5 eiro pagaidām neestikšu, es maksāšu ar Visa karti, jā, un apmaksa ir kā apmaksa, jā, tur ir viss standartā, viss jāslēdzas caur banku, to es jums nerādīšu, drošības apsvērumu dēļ, un tad tālāk ir jāgaida, tad tālāk ir jāsazinās ar Rīgas veikalu, caur Telegram kanālu, un tur tad tiek veikta tā apmaksa par piegādi, un norādīt, uz kurieni vajag vest, jā, vai sūtīt. Jā, tur kurjeras, bet uz bankomātiem sūta. Es domāju, tas ir vienkārši, vai ne? Patīkamus pirkamus, kuri sadomās.